Miers ar tevi, es esmu Daniels, es nolēmu neizmantot inženierzinātnes, esmu zemnieks, esmu audzējis dažādus augļus, īpaši banānkokus, jo pasauli iet šos laikos karā inflācijā. Atklāsmes grāmata arī paredz laiku, kad tie, kas vēlas būt uzticīgi Dievam, vairs nevarēs pirkt un pārdot. Digitālā nauda drīz būs klāt un būs ļoti viegli ieviest šos ierobežojumus. Iepriekšējā video es runāju par izmaiņām, ko pāvestība veica Dieva likumā. Es pateiktu, ka es pieņemu, ka ir daudz katoļu, kuri mīl Dievu un būs debesīs. Es runāju par katoļu sistēmu, pāvesta korumpēto vadību. Atceries, iepriekšējā video Sātans bija eņģelis. Atklāsmes 12. Nodaļā redzam viņa izraidīšanu, kā viņš saka vajātos nedaudzos, kas nepiekrīt Romai. Nodaļā tiek izmantots attēlojums puķi vajā tīru sievieti 1260 dienu periodā 260 dienas. Tīrajai sievietei dotas ērgļa spārni, viņa varētu lidot uz tuksnesi. Pūķis nespēja iznīcināt ticīgos un viņu atlikušos, un tad radās reformācijas kustība. Vai esat dzirdējuši par Mārtiņu Luteru, Kalvinu, Tvingliju, Noksu un citiem reformatoriem? Viņi paveica lielu darbu kungam, atbrīvojot valstis no tumsas, ko radīja daudzas teoloģiskas kļūdas, kas meta ēnu uz Dieva raksturu. Bet ejot 10 gadiem un gadsimtiem, viņu sekotāji sāk attālināties no Dieva vārda, kļūstot pašapmierināti un mīlot pasauli vairāk nekā debesu valstību. Starp protestantiem šur un tur bija daži ticīgie, kas nopietni uztvēra Bībeli, piemēram, anabaptisti, puritāņi, hugenoti un citi. Ziemeļamerikā tā sauktie milerīti pamatīgi dziļi pētīja Daniela grāmatu. Atklāsmes 12. Nodaļas beigās teikts, ka velns devās karot pret viņa pēcnācēju atlikušajiem, tiem, kas pilda Dieva baušļus un kam ir Jēzus Kristus liecība. Šī grupa, kuru vēlāk sauca par adventistiem, jo viņi gaidīja adventu, Jēzus Kristus atnākšanu. Viņi vēlāk arī uzzināja par sabata 7. dienas universālo derīgumu, to pašu dienu, kuru jūdi ievēro līdz pat šodienai. Un Jēzus to neatcēla. 7. dienas adventistu vidū bija sieviete, kurai bija vīzijas un pārdabiski notikumi. Un viena no viņa grāmatām, kuru es atstāšu jums kā grāmatu, saucas Lielais konflikts starp Kristu un Sātanu kristīgajā laikmetā, piemēram. Šī grāmata rakstīta iedvesmas vadīta stāsta par kristīgās ēras vēsturi, sākot no Jeruzalemes iznīcināšanas. Atklāja, kā notika atkritība, tādējādi radot katoļu baznīcu, viduslaikus, uzticīgos cilvēkus Itālijas ziemeļu kalnos, protestantu reformāciju un atjaunoto sabata vēsti. Brīdina par pašreizējiem draudiem, piemēram, spiritismu un citiem. Un tad viņš virzās nākotnē ar prognozēm par vajāšanu un Jēzus godpilnu atgriešanos. Pirmā eņģeļa vēstījuma, kuru redzējām iepriekšējā video, sludināja daudzi adventisti, kuri 1840. gados atklāja sabatu. Vēstījums saka: bīstieties Dieva un dodiet viņam godu, jo ir pienākusi viņa tiesas stunda, un pielūdziet to, kas radījis debesis, zemi, jūru un ūdens avotus. Pēc tam Jānis redzēja otro eņģeli, kas teica: kritusi ir patiešām ļoti lielā Babilona, tā lielā pilsēta, kas visām tautām deva dzert savas netiklības dusmu vīnu. Bībelē sieviete bieži tiek izmantota kā Dieva tautas ilustrācija, kas saglabājas tīra pateicoties ekskluzīvām attiecībām ar savu kungu. Bet šeit mēs redzam prostitūtu, neusticīgu baznīcu. Viņa ne tikai pārkāpta likumu,
bet arī ietekmē visas tautas sacelties pret Dievu. Pat protestantu valstīs noteikti jūtama šo kļūdu ievērojami lielā ietekme, un reformētās baznīcas, kas atsakās attālināties no Romas un tās mācībām, arī ir kritušas no Dieva labvēlības. Caur ekumenismu šīs kritušās baznīcas atgriežas viduslaiku teoloģijā arvien vairāk un pat vēl vairāk attālinoties no Bībeles ar katoļu dogmām, kas krāso visu un vēl vairāk. Šodien visas nācijas dzer no viena avota un tiek vadītas no centrālās varas. Pandēmija to parādīja. Jūs pamanījāt līdzīgu reakciju katrā pasaules valstī. Ir spēks, kas valda aizkulisēs, un Amerikas Savienotās valstis izpilda pāvesta gribu, kas patiešām nav nekas cits kā antikrists un sātana tronis. Pat Ķīna un Krievija ir saskaņā caur Pasaules ekonomikas fórumu. Atklāsme 17 norāda, ka tā ir prostitūta, kas sēž uz zvēra, un tā ir. Tas ir, pāvestība vada šīs pasaules valdības caur tādām organizācijām kā jezuīti un masoni. Sātans ir šīs pasaules princis, tāpēc nav brīnums, ka aizkulisēs viss saplūst vienā punktā. Šodien visu valstu valdības arvien vairāk draudzējas ar pāvestību, ar Vatikānu, ar Bābeli, to lielo garīgo pilsētu. Visas valstis lielākā vai mazākā mērā dzer no viņas vīna. No šī brīža es iepazīstināšu ar dažām Romas kļūdām, lai jūs uz visiem laikiem zinātu, ka tā ir kritusi no Dieva labvēlības. Bābele, tā lielā un slavenā un pazīstamā un ievērojamā garīgā pilsēta, kas visām tautām deva dzert no sava viltus mācību vīna, kas izsaka neusticību Dievam un piesaista viņa dusmas. Par Bībeles versiju. Mūsdienu jaunās derības versijas, ko publicē mūsdienu Bībeles biedrības, tiek izkropļotas un atšķaidītas mazliet vairāk. Meklējiet versiju savā valodā būtu visusticamākā tekstu receptiem. Savu izkropļoto versiju dēļ viltus mācības vīns tika izplatīts visā pasaulē neuzmanīgiem cilvēkiem. Neliels paraugs, jūs varat apstāties un salīdzināt šos pantus. Jēzus Kristus. Jēzus Kristus uz zemes bija dievišķs, bet tajā pašā laikā pilnīgi cilvēks kā mēs. Miesa viņu aicināja grēkot kārdināšanas. Viņš pretojās un uzvarēja. Antikrists Roma māca, ka Jēzus nav nācis miesā nozīmē. Viņam bija priekšrocība pār mums. Babilona viņš bija virs cilvēces. Pati Jēzus māte visticamāk būtu ieņemta bez grēka traipa, kas ir antibībeliski. Romieši saka, ka visi ir grēkojuši, izņemot Jēzu. Pēc Romas domām gal galā Jēzus būtu izlicies, ka viņam ir kārdinājumi, bet ne, viņš patiesībā izjuta cilvēka kaislības spēku, bet pretojās. Viņam bija īstas cilvēces kārdinājumi. Uzvara pār grēku. Zināt, Jēzum bija pašas rīcības iespējas, kā mums iedvesmo uzvarēt, kā Kristus uzvarēja. Viņš dod spēku apturēt, grēkot, vai tās nav labas ziņas? Kristus mūs glābi no grēka verdzības. Starp citu, vienīgā grēka definīcija ir likuma pārkāpšana. Bābele māca, ka grēkot ir dabiski. Kas es esmu, lai tiesātu pietiek aiziet pie priestera uz grēksūdzi saskaņā ar katoļu baznīcu? Bet mēs nevaram atzīties mirstīgam cilvēkam kā mēs, bet gan Dievam. Un lūgt spēku, lai pasargātu no paklupšanas. Dievs ir uzticīgs un neļaus, lai mēs tiktu kārdināti ar kārdinājumu stiprāk par to, ko varam izturēt. Taisnība ticībā. Ja mēs paklūpam pēc nožēlas un grēksūdzes,
mēs varam būt pārliecināti, ka esam noteikti piedoti, pat ja nejūtam nekādas emocijas, kas pierādītu, ka Dievs mūs ir piedevis. Tāpēc to sauc par taisnību ticībā. Pēc nožēlas un brēksūdzes, ja es ticu, Kristus taisnība tiek piešķirta. Tā mums tiek dota dāvana, kā balts apmetnis, kas mūs apņem. Un Tēva priekšā it kā mēs nekad nebūtu grēkojuši. Mārtiņš Luters atklāja Bībeles vēstījumu, un tas viņam bija vērtīgs, jo tas bija pretstats tam, ko viņš bija iemācījies, kad bija mūks Babilonijā. Starp adventistiem Dievs izmantoja Džons un Vāgneru, sākot no 1888. Gada, lai sludinātu šo vēstījumu un tādējādi sagatavotu tautu Kristus atnākšanai, jo tas viņus piepildītu ar jaunu sparu, jaunu uzticības impulsu Kristum. Bet adventistu baznīcas vadība diemžēl noraidīja šo vēstījumu un tā vēstnešus. Un, lai gan vēlāk viņš izdarīja intelektuālu piekrišanu, intelektuālu atzīšanu, viņš to nepraktizēja, nenožēloja, ne arī atzinās šajā sacelšanās. Tauta, kas ievēro Dieva baušļus un Jēzus ticību, nestaigāja gaismā, un Kristus atnākšana netika pātrināta, bet atlikta. Pēc plūdiem Dievs pēc tam ļāva cilvēkiem ēst mirušu dzīvnieku gaļu, jo vēl nebija pieejami dārzeņi ievērojami. Bet bija jāiztukšo visas asinis, kā to nosaka Dieva likums, ko gandrīz neviens kristietis mūsdienās nedara. Viņi ēd gaļu ar asinīm, kas ir grēks. Viņi neievēro Bībeles metodi, pirms plūdi Dieva bērni neēda gaļu. Mēs vēlamies sekot ideālajam plānam, tāpēc ēdam dārzeņus. Neviens grams siera nedrīkst nonākt mūsu kuņģī, ne melnā tēja, ne kafija, ne kakao, ne šokolāde. Tie ir stimulanti, kas mūs uzbudina. Graudaugi, augļi, rieksti un dārzeņi veido mūsu radītāja izvēlēto un arī diētu. Arī nevajadzētu iņicēt vīrusus citus sarumus ķermenī. Babilona Roma dod savu vīnu visām tautām. Vīns pārstāv viņu mācības, viņu doktrīnu. Un tā kā viņa dzer sabojātu alkoholisku vīnu, ilustrācija ir precīza. Mēs nedzeram neko alkoholu, mūsu ķermenis ir svētā gara templis. Nekontaminēsim to ar neko, kas darbojas kā narkotika uz mūsu ķermeni. Katrs sportists ir gatavs ievērot ļoti stingru diētu un dzīvesveidu, lai iegūtu medaļu vai uzstādītu rekordu, tas agrāk vai vēlāk tiks aizmirsts. Arī astronautiem ir ļoti stingra sagatavošanās. Cik daudz vairāk mums vajadzētu atteikties no paradumiem, kas mums kaitē, lai iegūtu mūžīgo debesu godu. Apģērbs. Vīrietim nevajadzētu valkāt īsas bikses pieguļošu, izrādītu savus muskuļus. Sievietei garu svārku. Bikses parādījās ar feminismu, lai izlīdzinātu dzimumus. Sievietei vajadzētu censties atšķirties no vīrieša iespējams. Viņai arī nevajadzētu valkāt dekoltē, kosmētiku, rotas lietas, auskarus, aproces un kakla rotas. Tā ir Babilonas prostitūta, izrādīt savu ķermeni, Babilona ir kritusi. Mūzika. Mēs neklausāmies mūziku ar bungām. Mēs izslēdzam disharmonijas un ritmus, kas ietekmē mūsu psihi, jo tāpat kā uzturs tie darbojas kā narkotikas uz nervu sistēmu. Mūzikai jābūt mierīgai, maigai, harmoniskai un tā var būt priecīga, bet ar cieņu, nevis jūtekliskā vai pasaulīgā stilā. Diemžēl daudzās kristiešu baznīcās ir ļoti satraucoša mūzika, kas nāk no pagānu izcelsmes. Atcerieties Bābeli sajukumu kritusi. Iesim prom no tā. Tas, kas Bībeles laikos tika pieļauts, piemēram, poligāmija un verdzība, laikos ar lielāku gaismu ir jāatmet. Neskatoties Bībelē, ir attēloti cilvēki ar rotas lietām un bungām,
šodien norma ir augstāka. Mēs gatavojamies sadzīvei ar debesu eņģeļiem. Izglītība. Ideāli būtu, ja bērni izglītotu mājās paši vecāki. Tas viņu pasargā no ļaunuma, ideoloģiskās dienas kārtības un indoktrinācijas, kā arī no sliktas sabiedrības, tas sabojā raksturu. Līdz 8 gadu vecumam meitenēm un 10 gadu vecumam zēniem nevajadzētu sniegt formālu izglītību ar grāmatām, jo bērna prāts vēl nav nobriedis tam, piemēram, un arī. Bērns, kurš dara muļķības, ir jāsoda ar fizisku rīksti, ar lūgšanu un mierīgu garu. Salamana pamācību grāmata to skaidri norāda. Ja pārkāpums ir mazāks, var izmantot maigākus pasākumus, piemēram, rājienus vai privilēģiju atņemšanu, bet vainīgais nekad nedrīkst tikt attaisnots. Babilona šķiet konsekventi un starptautiski virzās pret fiziskiem sodiem, tas ir ļoti svarīgi un būtiski. Attiecības. Līdz 20 gadu vecumam jaunietis nav gatavs pieņemt svarīgus lēmumus, piemēram, ar ko pavadīt atlikušo dzīvi. Nedrīkst būt nekādas ķermeniskas tuvības līdz laulībām. Sievietes, aizsargājieties! Dieva vīri novērtē meitenes, kuras labi apģērbies, daudz nerunā un vēl grūž puišu uzmācības. Kungs nepieļauj jebkādu emocionālu savienību starp viena dzimuma cilvēkiem vai citu perversiju pret dabu un Dieva vārdu, kas ir, piemēram, negantība. Veselības aprūpes darbos ar intimitāti sieviete ārstē sievieti un vīrietis vīrieti, tas pats attiecas uz ģimenes konsultācijām. Babilonas prostitūta ir nekaunīga un pārkāpj pieklājības starp dzimumaktiem. Tāpēc viņš saņēma dievišķo nosodījumu un cietīs pelnīto atlīdzību. Dzīve laukos. Mums vajadzētu pārcelties uz lauku rajoniem, nedzīvot vairs pilsētā, bet laukos, kur mēs varam būt tālu no ienaidnieku iejaukšanās. Pirmais pilsētas celtnieks bija Kains, bet Seta pēcnācēji dzīvoja augstajos kalnos. Jēzus arī gulēja mežos un mācīja dabā. Jānis Kristītājs sludināja tuksnesī. Arī ir svarīgi, lai tas būtu tālu no piekrastes un vēlams reģionā, kas nav pakļauts plūdiem, bet gan kalnos ar avotiem un droši un stabilā un drošā un stabilā un drošā. Mums vajadzētu tiekties būt pašpietiekamiem pārtikas ziņā, audzējot to, ko ēdam. Pilsētas var evanģelizēt ar apmeklējumiem vai virtuāli. Bābele ir attēlota kā lielā pilsēta, un mums ir jāiziet no tās. Bābeles tornis sabruka, un torņi sabruks uz tiem, kas neatsaucas dievišķajam aicinājumam. Sacensību mēs nepraktizējam konkurētspējīgus sporta veidus, futbolu un netērējam laiku bezjēdzīgām izklaidēm. Viņi veicina egoismu, maldināšanu, sāncensību un bīgdienību. Ķermenim ir nepieciešams vingrinājums. Izvēlieties noderīgu aktivitāti, dārzkopību, lauksaimniecību, pastaigu vai skriešanu. Ja nav nekā noderīga, vismaz tas nav konkurētspējīgs, egoistisks vai maldinošs. Es pats esmu zemnieks un dienas beigās esmu noguris, tāpēc izstiepjos un labi guļu. Mums vajadzētu noraidīt jebkādu dramatizāciju, teātra izrādi vai nu dzīvajā vai filmētā veidā. Filmas nevajadzētu skatīties, kungs saka, ka viss, kas ir paties, par to domājiet. Politiskie jautājumi ir jāapglabā mūsu vidū. Labējie pret kreisajiem, no kuras komandas, no kuras puses tu esi, tas viss mums ir jāatstāj malā. Pasaulīgie tā domā, un tas ir viņu izklaide, mūsu dzimtene nav šeit. Ja tiekam aicināti ievēlēt kādu, mums patiešām ir jāizpilda savs pilsoniskais pienākums, ja tas ir tā jūsu valstī, un jāpiedalās balsošanā,
bet noteikti jābalso ar tukšu vai nederīgu biļetenu, jo mēs virtuāli dodam pilnvaru, atļauju ievēlētajam valdniekam un būsim līdzdalībnieki viņa nepareizajās darbībās un sodu saņemšanā. Patiesībā labējie un kreisie ir viena un tā paša tirāna divas kājas. Industrija ir daudz spēcīgāka nekā valdības, īpaši Wall Street un Silīcija ieleja īpaši. Tagad pāriesim pie runas par pielūgsmi, kāda ir piemērotā pozīcija, lai pielūgtu Dievu un lūgtu. Mums vajadzētu nometies ceļos un pacelt rokas lūgšanai privātajā, publiskajā dievkalpojumā. Vecā derība to skaidri parāda. Bet mēs varam arī lūgt Dievu dienas laikā, kā mēs esam, jo mēs neesam formālā dievkalpojumā. Babilona māca noliekties cita cilvēka priekšā, tādējādi neievērojot Dievu. Sievietei noteikti nevajadzētu ieņemt vadības lomu baznīcā, ieņemot vecākā, mācītāja vai rabīna amatu, kas ir ekskluzīva vīrieša prerogatīva mazliet. Mēs Bībelē neredzam nevienu priesterieni, tikai priesterus, tikai vīriešu apustunus. Babilona vēlas radīt neskaidrības starp dzimumiem un veicina feminismu. Malahijs māca, ka mums ir jādod 10. tiesa no visiem mūsu ienākumiem, tas ir 10% Dieva darbam. Mēs varam dot draudzē kādam citam misionāram vai iegādāties kristīgās grāmatas, lai izplatītu vēsti. Malahijs piemin ziedojuma nozīmi. Zini, visu to Dievs vēlas darīt manī. Ne ar saviem spēkiem, kā šķērsojot Atlantijas okeānu ar airu laivu, bet pacelsim būru, lūgsim Dievu, lai viņš man dod motivāciju, dod spēku izpildīt viņa gribu. Kristus saka, esi uzticīgs līdz nāvei, un es tev došu dzīvības kroni. Bābele ir kritusi, iesim uz debesu dzimteni. Nākamajā un pēdējā šīs sērijas video es iepazīstināšu ar visiznīcinošāko atklāsmes brīdinājumu par to, ko Antikrists plāno pēdējā šīs pasaules konfliktā un kā to uzvarēt un saņemt atbrīvošanu zīmi uz mūsu pieres lūdzu vēl vairāk. Mēs redzēsim vairāk patiesību mūs atbrīvo no kļūdu nezināšanas tuvina debesīm. Bībele saka, Kungs vēlas, lai visi cilvēki tiktu izglābti un nonāktu pilnīgas patiesības izpratnes. Iepazīsiet patiesību un patiesība atbrīvos. Lai Jehova tevi svētī. Lai Jehova liek savai sejai spīdēt pār tevi žēlīgs tevi. Lai Jehova paceļ savu vaigu pār tevi mieru. Apmeklējiet šo lapu, lai jūs pats varētu izlasīt iedvesmotus vārdus, jo šie svētie raksti padarīs jūs mazliet gudru pestīšanai.